Esiet sveicināti visi, kas mums ir pievienojušies šai tiešraidei, un šodien tātad biedrības Pierīgas partnerība un partnerība Daugavkrasts, Mārupes, Olainas un Ķekaus novados organizē diskusijas par sabiedrības līdzdalības iespējām pašvaldību darbā. Kopā mēs varam vairāk. Un šī ir pirmā diskusija šajā diskusiju ciklā, kas notiek Mārupes novadā. Un diskusija mērķis kopumā ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību, un ne tikai līdzdalību, bet arī dialogu starp iedzīvotājiem un starp deputātu kandidātiem. Tā kā tuvojas pašvaldību vēlēšanas pavisam drīz, tad mēs gribam tieši fokusā likt jautājumus par iedzīvotāju līdzdalību un dažādiem aspektiem, kas ar to ir saistīti. Noteikti ir jāpiemina ļoti svarīga lieta, ka šī diskusija tiek rīkota projekta kopienu pārdomāt attīstību, jeb kopa, ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Nu, lūk, un tā tad mums šodien piedalās astoņi sarakstu pārstāvji, kas ir pieteikuši tātad saraksti, kas ir iesniegti Mārupes novadā, un viens sarakstu pārstāvis šodien nepiedalās, bet tad 8 sarakstu pārstāvis es arī tūlīt stādīšu priekšā. Un tātad Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK, Andris Puide. Jā, tas esmu es. Sveiki. Bet paldies, jā. JKP jaunā konservatīvā partija Dace Krastiņa. Latvijas attīstībai Aivars Osītis. Latvija pirmajā vietā Edgars Jansons. Latvijas zaļā partija Dace Štrodaha. Jaunā vienotība Edgars Jākapsons. Zaļo un zemnieku savienība Jānis Lībietis un Latvijas reģiona apvienība Gatis Štolcers. Un tātad mūs arī šodienas diskusijas dalībnieks nosauc tieši tādā kārtībā, kā ir izlauzēti šie sarakstu numuri vēlēšanās, un tad mēs arī šo kārtību sākošanai droši vien arī ieturēsim tādā veidā atbildot uz jautājumiem, bet kaut kādā brīdī mēs šo kārtību noteikti arī pamainīsim. Visiem, kas mums šobrīd skatās tiešraidē, tad aicinājums ir savus jautājumus un arī komentārus iespējams droši sūtīt
Facebook komentāros, rakstīt, Facebook tiešraides komentāros, mēs tos redzēsim, skatīsimies, un mums arī diskusijas noslēgumā ir paredzēta daļa, ka mēs arī kādus no jautājumiem pēc iespēja robežās arī uzdosim. Bet šodien tātad mums ir vēl pievienojusies diskusijai arī līdzlības eksperte Līga Stafecka no Sabiedriskā politikas centra Providus. Jā, sveiki. Nu ko, un tad mēs arī vēlamies sākt tieši ar iespēju tad sarakstu pārstāvjiem uz šodienas diskusijas dalībniekiem sniegt tad savu skatījumu par to, kas tad ir jūsu sarakstu programmās iekļautās aktivitātes sabiedrības līdzdalības sekmēšanai, lai par to pastāstītu, tad katram es no jums došu vārdu 3 minūšu garumā. Mums ir šeit tādi 3 brīnišķīgi pulksteņi nolikti priekšā dažādās krāsās, un tad ir vienas minūtes pulkstenis, 2 minūšu pulkstenis un 3 minūšu pulkstenis. Ja šeit mēs izmantosim 3 minūšu pulksteni, tad, kad smiltis būs iztecējušas, ja tad attiecīgi jūs laiks ir beidzies, un tad mēs aicināsim nākamo pārstāvi. Tad arī sāksim ar Nacionālo apvienību Visu Latviju Tēvzemē brīvība LNNK pārstāvi Andriju Puidi. Lūdzu, Puidis kungs, jūsu laiks. Un paņemiet mikrofonu, jā. Tieši tā, lai mūsu tiešraides skatītāji varētu dzirdēt. Jā, precīzi. Es jau apgriezu, jā. Laiks jau iet. Tagad ir plašāka mēroga Facebooks, es saprotu, un turpinu. Un, respektīvi, tie darbi aizsākās ar ko, kad tēvs arī aktīvs cīnītājs centās pa jebkuru cenu iegūt civilizētas apstākļu dzīvošanai Mārupē. Mārupe tad tajā brīdī kolhozs Mārupe vēl saimniekoja. Lai ievilktu ūdens vadu, lai ievilktu gāzi, mums nācās pašiem cīnīties. Pats ar savām rokām, ne tikai uz savas ielas, vilku gāzi ūdeni, lai jūs saprastu. Ja? Un, protams, pēc tā sekmējās sadarbība ar kaimiņiem. Protams, kad no tā izauga arī kaimiņu aktivitātes, kur te valkās sveši un tam līdzīgi. Šodien tas ir citā gaismā, šodien ir ļoti daudz jaunu pienācēji. Tai pašā laikā likums par pašvaldībām nosaka arī pienākumu vai iespēju precīzāk sadarboties ar iedzīvotājiem un iedzīvotājiem veidot šīs te kopienas un dot priekšlikumus. Savukārt es kā jurists un arī kā deputāts ar 12 gadu pieredzi var pateikt, ka šie te priekšlikumi nepārāk veiksmīgi funkcionē atbilstoši jurisprudencei. Jo kā jauku piemēru var pieminēt uzreiz BMX, kas ir visaktīvākie zēnu biedrība, bet joprojām viņi 10-15 gadu garumā nevar panākt, lai pati pašvaldība, kur Gunts Ruskis strādā, viņiem nodrošina ar ūdeni un ar kanalizāciju centrālo, kas ir neapskaužami stulbi, manuprāt. Ja? Un, papildus, teiksim, tās aktivitātes, kas ir novērotas, protams, cilvēki apvienojās tajā brīdī kopā, ka viņiem tieši kaut kas rūp, kaut kas sāp, ka viņiem gribās kaut kādu savu problēmu atrisināt. Un vai tas vienmēr ir juridiski korekti un viens bļaus skaļāk, viens klusāk. Un vai tas juridiskais mēķis tiks sasniegts novadot līdz pašvaldībai, līdz domei. Tas ir līdzīgi, kā es teicu, Gunta gadījumā, BMX gadījumā, kad jūs te varat parunāt, vai jums būs rezultāts. Tā kā, teiksim, es neesmu tas, kas tagad teiks, ka vajag darīt, un medutiņu lies ausīs jūs prasīsiet, kāds ir risinājums. Manuprāt, risinājums ir tāds, ka visus šos jautājumus, ko vajag iedzīvotājiem, vajag izgaismot, vajag nekautrēties publiski slēgt iekšā ierakstus ne tikai domas sēdēs, arī komitejās. Mums iepriekšējā pieredze rāda tāda, kad ar lielām zobu sāpēm mēs nonācām līdz atklātībai, kad televīzija faktiski pēdējā brīdī, ka likums noteica, sākām filmēt.
lai gan ierosinājums, man liekas, no kolēģa Jansona kunga bija jau 15 gadus atpakaļ, kā viņš saka. Tā kā faktiski, jo mēs būsim atklātāki priekš tautas, jo tauta būs, vēlētājs būs informētāks, zinošāks un iespējams saņems atbildes daudz laicīgāk, teiksim, kopā nenākot, neveidojot nekādas sāpju grupas un tam līdzīgi. Manuprāt, šīs kopā nākšanas vairāk ir vajadzīgas, lai saliedētos, draudzētos un pavadītu brīvo laiku vai sportotu. Paldies! Paldies! Tad jaunās konservatīvās partijas pārstāv Dace Krastiņa. Lūdzu, Dace, vārds jums. Jā, labdien vēlreiz. Cienījamie novada iedzīvotāji, deputāti un klātesošie. Mani sauc Dace, esmu JKP Mārpas nodaļas vadītāja un pārstāvu jauno konservatīvo partiju, kuru vieno mīlestību pret mūsu novadu, patriotisms un vēlmi darīt. Esmu arī iniciatīvas par Babītas novada atjaunošanu autore, kur jau ir parakstījuši vairāk nekā 3200 iedzīvotāji. No sirds pateicos ikvienam, kurš ir parakstījis un atbalstījis šo iniciatīvu. Tātad jaunās konservatīvās partijas mērķis jaunajā sasaukumā ir atjaunot Mārvas Babītas novadus, kādi tie bija pirms administratīvu teritoriālas reformas, saglabājot vēsturisko identitāti un nodrošinot vienlīdzīgu attīstību visās apkaimēs. Nākamgad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno izvērtēt reformas rezultātus, un mums ir jābūt gataviem sniegt godīgu un objektīvu novērtējumu, lai sasniedzot likumā noteikto 15 000 iedzīvotāju slieksni, Babītas novads atkal kļūtu par pastāvīgu novadu. Mūsu vērtības ir stipras, veselas ģimenes, demokrātija, vienlīdzība un tiesiskums. Ikvienam bērnam ir jābūt iespēja augt, mācīties un attīstīties bez liekiem šķēršļiem, tāpēc savā programmā esam iekļāvuši brīvpusdienas līdz 9. klasē un bezmaksas Rīgas sabiedrisko transportu Mārpas novada deklarētiem bērniem. Līdzīgi kā tas ir bērniem kaimiņu pašvaldībās, un reģionu pašvaldībās arī, kuras mēs ar citu arī subsidējam, katru gadu iemaksājot finanšu izlīdzināšanas fondā, kas šogad jau sasniedz 20 miljonus eiro. Tāpat ir būtiski aicināt Saeimu pārskatīt kopā ar Rīgas un Pierīgas pašvaldībām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda nosacījums, piešķirot atvieglojumus un dzēšot aizņēmumus valsts kasai atbilstoši veiktajām iemaksām. Mūsdienu infrastruktūra nav greznība, tas ir priekšnosacījums kvalitīvai dzīvei un ilgtermiņa attīstībai. Bez pieejams centralizētas ūdens apgādes un notekūdeņa sistēmas nav iespējama bērndārs, skolu, pansionātu, kā ar citu sabiedrisku ēku un pakalpojumu nodrošināšana. Atbalstīsim ilgspējīgu enerģijas izmantošanu pašvaldības teritorijā un infrastruktūrā, izmantojot zaļās enerģijas risinājumus, kā arī veicināsim dabas parku izveidi sadarbībā ar Rīgas mežiem. Runājot par līdzdalības budžetu, uzskatu, ka jābūt tam sadalītam pa apkaimēm, nevis kā tas ir šobrīd uz visu Mārpas novadu, kur projektus iesniedz visi Mārpas iedzīvotāji, un balsošana arī notiek visa novada ietveros, nevis attiecīgi pa apkaimēm. Saskaņā ar varam sniegt informāciju, šāda iespēja pastāv, un pašvaldības deputāti var lemt arī dalīt līdzdalības budžetu pa apkaimēm. Atbalsts uzņēmējiem ieguldījums ir novada attīstībā, stiprināsim sadarbību ar uzņēmējiem un veicinot viņu produktu izmantošanu skolu ēdināšanā, jauniešu nodarbinātības iespējas, vienkāršosim pārvaldes procesus un mazināsim birokrātiju. Paldies! Paldies! Latvijas attīstībai pārstāvis Aivars Osītis, lūdzu. Labdien, mans vārds ir Aivars Osītis. Ja es pareizi sapratu, tad jautājums bija par to, kā mūsu partija raugās un kādi risinājumi ir iekļaut mūsu programmā tieši sadarbībā ar iedzīvotājiem, ar apkaimēm un ar nevalstisko sektoru. Kopumā, ja mēs tā paskatāmies uz mūsu programmu, tad bez šaubām viena liela daļa no pašvaldību funkcijām ir jādara pašām pašvaldībām. Bet ir ļoti daudz un dažādas jomas, kur mēs varam ļoti veiksmīgi pieslēgt nevalstisko sektoru, kā arī iedzīvotājus. Ja mēs runājam par konkrētām lietām, tad, piemēram, turisms varētu būt atsevišķas sporta jomas,
Tā tīpaši nevalstiskais sektors diezgan sekmīgi varētu darboties sociālā jomā, sniedzot atbalstu attiecīgi personām, kuram tas būtu nepieciešams. Un skaidrs, ka mūsdienas nav īsti iedomājums bez tā, ka pašvaldība strādā atrauti no iedzīvotājiem un no sabiedrības, un skaidrs, ka tā iesaiste šobrīd jau ir visai labā līmenī, bet tam būtu jābūt tomēr pakāpi vai vismaz 2 augstāk. Es gribētu arī teikt to, ka Mārupē līdz šim visai sekmīgi ir darbojušās iedzīvotāju konsultatīvās padomas, bet es domāju, ka mums vajadzētu iedzīvināt arī to, kas ir pašvaldību likumā noteikts, runājot par iedzīvotāju padomēm, tādējādi iedodot vēl lielāku varu, jaudu iedzīvotājiem no apkaimēm, attiecīgi paust savu viedokli un likt priekšā domas darba kārtībā viņiem svarīgu jautājumu risināšanu. Paldies. Paldies. Latvija pirmajā vietā pārstāvs Edgars Jansons, lūdzu. Labdien. Ir dzirdams, ja? Labdien, man sauc Edgars Jansons. Esmu kādreiz arī bijis Mārupas novada domes deputāts. Ielauzos Mārupas domē pateicoties vienai aktivitātei, apturot tā saucamo neprātīgo ceļu turpinājumu, kas saucās Dienvidu tiltu turpinājums pāri visai Mārupē līdz pat lidostai. Kā mēs redzam, dabā tas tā arī nav noticis, bet pateicoties tajā brīdī, tas bija 2009. gads, mēs savācām aptuveni 3100 parakstus, iesniedzām Mārupas domē, un tas bija lielākā, man liekas, līdz šim Mārupas iedzīvotāja iniciatīva, ņemot vērā, ka tas bija 16 gadus atpakaļ, ar kuras palīdzību apturēja neprātīgo, var teikt, Dienvidu tiltu turpinājumu pār Mārupas zemēm, pār Mārupas galvām un pār Mārupas iedzīvotājiem. Un kopš tās dienas būtībā es ar to arī nodarbojos, kā aizstāvēju iedzīvotāju intereses, kā no es viņus mācēju, tā no es to darīju, bet biju klaišs opozicionārs. Es arī nebaidos to vārdu saukt cilvēks, kas bija pozīcijā par kolhozniekiem. Daži šeit arī ir tie paši, kas sēdēja arī tajā laikā, jo es tad biju jauns, aktīvs. Protams, vecākie cilvēki man pamācīja, kā man jādzīvo, bet līdz šī dienai vēl neesmu nomierinājies, jo šie vecie cilvēki, kas saucās kolhozu pārstāvi, vēl ar vienu pie varas, es kaut kādu brīdi tagad izlaidu. Un nolēmu atgriezties atpakaļ tā iemesla dēļ, kā arī esmu kļūst vecāks, acīm redzot, vairs netiks sprigans, domas ir daudz. Protams, galvenā doma ir aizstāvēt cietušos, jeb tā saucamās Mārupas iedzīvotājs. Kāpēc cietušos? Kā piemēram, mūsu programmā ir rakstīts, ka mēs atbrīvosim vienu īpašumu, kas pieder fiziskai personai, iespējams arī juridiskai personai, atbrīvosim pilnībā no nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu. Kāds varbūt teiks, ka tas rada kaut kādu budžeta problēmu Mārupas novada, kas saka, domē, bet tiešām neiedzīvotājiem. Un to ir viegli izdarīt, tāpēc, kad nevar atcelt nekustamā īpašuma nodokli, bet var piemērot pietiekami lielu atlaidi līdz pat 100%, kas ir pašvaldības tiesības, tas ir arī deputāta tiesības, parādīt, ka viņi ir kaut ko gatavi darīt iedzīvotāju labā. Līdz ar to tā cietušo grupa, kas šodien cieš no nekustamā īpašuma nodokļu palielinājumu, viņi faktiski skar pilnībā visu Latvijas iedzīvotājus. Mēs esam tie, kas apņemsimies, un droši vien arī pārējie deputāti sapratīs, ka tas ir iedzīvotāju interesēs, un tas ir jādara. Un tā iniciatīva jau nenāk no politiskām partijām, tā iniciatīva nāk no iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo, uzceļ dārgas mājas, paņem liels kredīts, un faktiski savā dzīves laikā vēlreiz nomaksā par savu īpašumu, nekustamā īpašuma nodokli, jo tā kadastrālā vērtība Mārupē ceļās katru gadu. Vēl viena lieta, ko noteikti mēs darīsim, kas saucās karjeras dienas priekš bērniem un jauniešiem, jo Mārupē ir aptuveni 4000 uzņēmumu reģistrēti, viņu pieredzi izmantot priekš tam, lai šī jauniešu grupa nebēgtu prom no Latvijas, bet palikt šeit, ir saistīta ar karjeras dienām, lai apgūtu un saprastu, vai izvēloties kaut kādu izglītības jomu, uzreiz tu saskaries ar to, ka tev ir kāds, kas var paņemt tajā jomā tev darbā. Tā kā tā būs mūsu saskara ar iedzīvotāju grupām. Paldies! Paldies! Un tad nākamais ir nākamā Latvijas zaļās partijas pārstāv Dace Štrodaha. Lūdzu. Jā, labdien! Par iedzīvotāju sadarbību apkaimi un kopienu veidošanā un ar deputātiem es nolasīšu mūsu
Mūsu komandas tieši darbība šai jomā ir 3 punkti. Ir cieša sadarbība ar vietējiem apkaimēm un iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā, veicinot caurspīdīgumu un sabiedrības uzticību, digitālu risinājumu ieviešanu pašvaldības darbā, lai uzlabotu efektivitātu un pakalpojumu pieejamību un regulāri iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības darbību un attīstības plāniem. Tas ir tas, par ko mēs jau visi šeit šodien runājam. Un tā ir pilnīgi normāla darbība, kas šodien jau notiek, pamazām ar vien vairāk, un es domāju, ka ir svarīgi to turpināt un attīstīt. Gan veidojot ciešāku iedzīvotāju iesaisti, gan konsultatīvajās padomēs, es arī esmu par to, ka varētu būt arī iedzīvotāju padoms. Tas, ka iedzīvotāji klausās domas sēdes, klausās arī komitejas sēdes un iesaistās, un arī paši veido sava veida apkaimes un dažādas kopienas. Es domāju, ka mums tas arī jau notiek Mārupē. Ir Tīrainē, kur apkaimes svētkus veido, ir augstumpapeldētāju biedrība, kas veido un pulcē daudz iedzīvotājs. Ir Norberts Trepša, kas ar savu biedrību īpašiem bērniem iesaist iedzīvotājs. Es domāju, katram ir sava sāpe, katram savu problēmu. Vienam varbūt tas ir vairāk nekustamā īpašuma nodoklis, citam ir sadzīve, citam ir bērni. Un mūsu uzdevums ir sadzirdēt, saredzēt jebkuru un palīdzēt. Un arī es domāju, ka tas ir ļoti labi iespējams, jo tāpat kā iedzīvotāji ir dažādi, tāpat arī vienmēr deputāts sastāvs būs dažāds. Un tikai sadarbojoties katram pat ar citu, varbūt skatienu uz to, bet izrunājot to, var veidot kopīgu to, kas ir vajadzīgs, lai attīstītu. Es tiešām patiešām ticu, ka visi, kas iesaistās pašvaldības darbā, jebkurš deputāts, kurš ir nokļuvis līdz šai vietai, nedomā, kā varētu kaut ko slikti izdarīt. Katram ir savs redzējums, lai būtu tieši šim novadam labāk, kā mēs varam to attīstīt un kā veidot. Un es ceru, ka tā sadarbība turpināsies un veidosies. Paldies! Paldies! Jaunās vienotības pārstāvs Edgars Jākopsons. Jā, labdien, godājumie viesi! Kolēģi, iedzīvotāji, mans vārds ir Edgars Jākopsons, es pārstāvu jauno vienotību. Un sākot vispār šo tēmu par iedzīvotāju iesaisti, es gribētu teikt, ka vispār visa mūsu programma ir būvēta ar iedzīvotāju iesaisti, jo ir notikuši vairāk sapulces, vairāk semināri, kur laikā ir aicināti iedzīvotāji nākt ar saviem priekšlikumiem, savām, es gribētu teikt, sāpēm, kas viņus līdz šim nav apmierinājis, kas tur valdošajā varā nav risināts vai nav nonācis līdz vēlamajam rezultātam. Tā rezultātā būtībā ir radīta mūsu programma, kurā tad ir iekļauta, galvas nācējus to var uzskaitīt, mums ir viena no svarīgām lietām ir kvalitatīvā un vienota izglītības sistēma, senioru dzīves kvalitātes uzlabošana, kultūras attīstība, sports un veselīgs dzīvesveids, veselības aprūpe, būtībā veselības aprūpes pieejamība, transports un satiksme, birokrātijas mazināšana, infrastruktūra, vide, būvniecība, uzņēmējdarbība, un tad mums ir īpaši sāp ir no futbola biedrības, būtībā Mārupas futbola attīstībai, par to, kad jau ilgākas cīņas rezultātā nav izdevies uzbūvēt šo te futbola halli ar jumtu, un tā rezultātā tiek būtībā traumēta mūsu bērnu veselība, kad ziemā viņiem jāskrien ar nosalušām kājām ārā pa stadionu. Un manā skatījumā tas nav pieļaujams, bet atgriežoties pie galvenā jautājuma, tad mēs jau šobrīd strādājam būtībā ar iedzīvotājiem, uz iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām ir būvēts mūsu programma, un mēs pildīsim savu solījumu un maksimāli piepildīsim mūsu programmā uzrādītos mērķus. Tā kā ceram uz jūsu atbalstu, lai to tiešām mēs to varētu panākt kopā. Paldies! Paldies! Un dodam vārdu tagad Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvim Jānim Lībietim. Jā, labdien vēlreiz. Es vienmēr esmu teicis, ka grūti runāt pēdējiem, jo ja pirms mani kolēģi jau 95% ir izteikuši visu to, kas jāizsaka, ko es tur varētu piebilst. Es arī Dacei pirms sēdes izstāstīju šo salīdzinājumu, kad viss, kas patreiz notiek, manā uztverē, kas notiek
pagastā un domē attiecībā uz partnerību. Nu, ir tāds labs veidots saldais ēdiens, vai viņam vajadzētu vēl kaut ko bērt klāt. Nu, laikam cukuru īsti nē, nu varētu varbūt kanēli pielikt vai kaut ko tādu. Runa ir par to, ka manā uztverē tas, kas patreiz notiek, domas sadarbībā partnerību, ir pietiekami pieņemami. Tas, ka vienmēr kaut kas augs un mainīsies, tas ir loģiski, uz to mēs varam iet. Man varbūt cits jautājums satrauc. Ja 22. gadā tās pagasta zonējums pa partneri par iedzīvotājiem bija 9, 36. gads paredzēts 12, tad aktīvi šajās sēdēs piedalās tikai 7 no visa pagasta. Tad varbūt arī cilvēkiem vajadzētu drusku aktīvāk, vēl aktīvāk iesaistīties. Jo cik es varu apsolīt no savas partijas puses visu, ko vajag, mēs viennozīmīgi palīdzēsim. Paldies! Paldies! Un mūsu vēlēšanas sarakstu vizītkartes par iedzīvotāju līdzdalību un par to, kas ir plānots, tad noslēdz šobrīd Latvijas reģiona apvienības pārstāvis Gatis Štolcers. Jā, sveiki! Šeit kombinējās vienkārši. Te ir kopā 3 minūtes, un šeit ir 3 minūtes. Ja kāds beidz ātrāk, tad mēs izmantojam šos 2. Ja? Tas ir tāda matemātika augstākā. Lūdzu, nedaudz nozag man laiku, bet labi. Tad Gatis Štolcers, Latvijas reģiona apvienība. Pirms mēs pieskaramies, teiksim tā, mūsu programmā, es tomēr arī aicinātu pārējos, arī klātesošos, arī tos, kas ir ekrāna tai pusē, padomāt par šo te lielo jautājumu arī nedaudz filozofiski par to, ko mēs saprotam ar vārdu līdzdalība, ko deputāti tieši var izdarīt, lai vairotu iedzīvotāju iesaisti, un ko tad šī līdzdalība dienas beigās mums patiesībā dod. Jo, kā mēs redzam, tas kopējais līdzdalības līmenis, es gan atļaušos oponēt, es teiktu, ka ir visai zems, jo, ja mēs skatāmies uz to pašu zemāko līdzdalības veidu, un tā ir aiziešana uz vēlēšanām, un tā aktivitāte, nu, es teiktu tā, nav apskaužama. Ja mēs atrodamies tālāk no vēlētāja, ja mēs skatāmies uz Eiroparlamentu, pieņemsim, ir pavisam švaki, ja mēs noreducējamies līdz pašvaldībām, tad šī te aktivitāte aug, un tas mums arī liek izdarīt kaut kādus secinājumus to, ka mums ir jābūt pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, un par tādām atsevišķām lietām tad turpinājumā par esošo situāciju Mārupas novadā. Es teiktu tā, ka tie līdzdalības rīki ir samērīgi. Es šajā gadījumā pat gribētu izcelt līdzdalības budžetu, un līdzdalības budžetu nevis no tāda konteksta, ka vienkārši līdzdalības budžets, jo tas mums ir visās pašvaldībās, un tas vairs nav nekāds jaunums, bet tur ir pāris šīs te atslēgas vietas iekļautas, kur tad tam iedzīvotājam ir dota papildus svira lemt par to, kur tad tiek investēta viņu šī te nodokļos samaksātā nauda. Nu, tur ir tādas pāris atslēgas vietas, ko patiesībā arī pašvaldībām citur Latvijā vajadzētu pamācīties. Ja mēs runājam par atbalstu nevalstiskajām organizācijām, nu, tur mums arī jābūt diezgan uzmanīgiem, un mums ir svarīgs kvalitatīvs atbalsts. Mums ir jāskatās uz tādu atbalstu, kur mēs atbalstam tādas biedrības, kas pārstāv vairuma sabiedrības interešu, lai tās nav šauras, marginālas grupas. Citkārt tie pat ir politiski inkubātori, kur mēs uztaisam bildi visi skaisti, bet tas ir, teiksim tā, atsevišķu personu vai personu grupu vienkārši PRs, un tīri tas vienkārši izskatās skaisti. Un no šī te mums tā kā mums būtu jāmēģina izfiltrēt šo te visu. Bet ok, šis ir tāds salīdzinoši tādas drūmas krāsas par mūsu programmu. Kā jau mēs teicām, viss sākas mums pašiem ar mūsu pašu lēmumiem, un mūsuprāt līdzdalība sākas mūsu skolās un ģimenē. Un attiecībā uz skolām, tad es teiktu, ka mums ir jākopē šis pats līdzdalības budžeta princips uz skolām, kur tad skolās mēs izējam cauri visam šim te procesam, iesniegšana, balsošana, aģitācija un tā tālāk, un tur mēs mācam demokrātiju, un tur mēs mācam būt arī atbildīgiem par tiem saviem lēmumiem, un tas ir mazs solis, lai tad arī vairotu to līdzdalību nākotnē, teiksim tā, nu, iedēstīt to sēklu jau pašā sākumā.
Paldies. Paldies. Ar šo arī šobrīd noslēdzas mūsu pirmais varētu teikt, vizītkartes, un tad mēs pievērsīsimies tagad, Līgai Stafetskai no Centra Providus. Līga, varbūt kāds ir jūsu komentārs tam, ko jūs šobrīd dzirdējāt, un kas varbūt ir tās lietas, par ko jūs tā kā domājat, klausoties šobrīd politisko spēku un sarakstu piedāvājumus? Sveiciens visiem. Man pirmkārt jāsaka, ka, teiksim, tāda aktīvais iedzīvotājs, visaugstākā aktivitātes pakāpe ir tad, ja iedzīvotājs ir gatavs kandidēt vēlēšanās. Un šodien šeit sēž noteikti aktīvi cilvēki, jo jūs visi esat gatavi, iet iekšā daudz dziļāk darbos, kas ir domāti Mārupas novada iedzīvotājiem. Tiešām mēs esam pieraduši uz politiķiem un kandidātiem skatīties ar tādu aizdomu pilnu aci, bet es gribētu aicināt tiešām visus, kas skatās, novērtēt to, ka cilvēki ir gatavi investēt savu laiku, zināšanas visas pašvaldības labā. Tas, ko es dzirdēju šodien par Mārupi un braucot uz šejien, es arī ļoti rūpīgi izpētīju, kā tad Mārupas pašvaldībai līdz šim ir gājis ar iedzīvotāju iesaist. Man jāsaka, ka uz kopējā Latvijas pašvaldību fona vismaz tas, ko stāsta jūsu mājaslapa, izskatās pat diezgan labi. Ir dažādas informācijas, ir ļoti daudz par to, kā iedzīvotāji var iesaistīties dažādos veidos. Ir ļoti vērienīgs līdzdalības budžets. Es nezinu, mēs varētu taisīt ātru testu, vai paši kandidāti zina, cik tad liels tas ir. Tie 400,000, un es teiktu, ka tas ir, man šķiet, otrs lielākais pēc Rīgas, kurā ir 2,3 miljoni. Ļoti tiešām tāda netipiska situācija, jo pārsvarā pašvaldībās ir stīpri mazāk šīs finansējums, kas ir pieejams. Līdzdalības budžets jau ir no 22. gada, bet nav iedzīvotāju padomes. No otras puses mēs redzam, ka veidojas šis te apkaima princips, bet vēl redzam, ka paši mārupieši vēl negluži saprot, kas ir apkaims un kur viņi sākas un kur beidzas. Tā kā ir daudzas labas lietas, kas jau ir notikušas, un man šķiet, ka tās ir jāturpina, jāattīsta, un varbūt netik daudzam jāpieiet formāli, bet tiešām, teiksim, tā līdzdalība nav kaut kas ļoti teorētisks. Līdzdalība ir mums pašiem, katram vajag atcerēties, kādi mēs esam pirms mēs sākam kandidēt pašvaldībā, ko mēs zinām par pašvaldību, vai mēs zinām vispār, kā pašvaldība funkcionē. Un tad tikai gaidīt, vai tie iedzīvotāji būs gatavi iesaistīties. Vai mēs zinām, kur meklēt informāciju pašvaldībā. Ja jūs nebūtu saistīti ar kandidēšanu vai nestrādāt pašvaldībā, vai jūs to zināt? Vai jūsu kaimiņi, vai viņi saprot to informāciju, ko viņi saņem no pašvaldības? Man liekas, ka vistrakāk ir ar visiem attīstības plānošanas dokumentiem. Viņi ir tik sarežģīti valodā, ka, kā viena valodniece teica, ka mušas sprākst, kamēr izlasa to nosaukumu. Tā kā tās ir ļoti vienkāršas lietas, kas cilvēkiem palīdz varbūt pirmkārt novērst galvās to barjeru, ka viņi jau neko te nevar pašvaldībā darīt. Pašvaldības ir vistuvākais līmenis iedzīvotājiem, un man šķiet, ka tas būtu grēks neizmantot to resursu, kas ir katrā, teiksim, aktīvajā kopienā uz vietas. Tas, ko es šodien klausoties, jūs sapratu, ka varbūt nelīdz galam es dzirdu tādu patiesu diagnozi, kas tad ir ar tiem iedzīvotājiem novadā, cik jūs paši par viņiem daudz zinat, jo ir viskaut ko var piedāvāt tādā teorētiskā līmenī un programmās, jūs arī viskaut ko esat sarakstījuši, bet cik daudz jūs īstenībā zinat par mārupiešu vajadzībām, visi novada vajadzībām. Nedaudz dzirdēju vienu vai divus pieminam jauniešus, bet ļoti maz. Vai jūs zināt, cik vispār ir jaunieši novadā? Ko viņi dara? Kā viņi pavada brīvo laiku? Vai viņiem, kā ir ar sekmēm skolā? Vai viņiem ir pieejams pietiekams atbalsts? Seniors pieminēja vienu reizi. Ļoti liela vēlētāja daļa. Es biju pārsteigta. Parasti visi kandidāti par senioriem vien runā. Ko seniori dara? Man liekas, tā ir viena no Latvijā aizmirstākajām grupām. Mēs, protams, varam sūkstīties par valsti, bet šie seniori dzīvo pašvaldībā un kā viņus aizsniegt? Man liekas, ka tā ir tāda grupa, kuru, ko nozīmē mēs iesaistam iedzīvotājus. Iedzīvotāji ir ļoti, ļoti atšķirīgi ar dažādām vajadzībām. Teritoriālais pārklājums dažādās apkaimēs varētu būt ļoti atšķirīga situācija, vai ne? Man šķiet, ka arī mums ir ar nedaudz, teiksim, tādu lielāku rūpību jāpieiet šim apzīmējumam iedzīvotāju, jo tie ir konkrēti cilvēki, viņiem ir ļoti konkrētas vajadzības. Tā kā tas ir tāds liels aicinājums. Bet ko pašvaldības vispār var darīt?
Es teiktu, var darīt ļoti daudz. Pirmkārt, jau normālā cilvēka valodā informēt iedzīvotājs par to, kas notiek pašvaldībā, kā viņi var nākt un iesaistīties, kur viņu viedoklis ir gaidīts, un to nedarīt tādos abstraktos apzīmējumos, bet prasīt pēc iespējas vienkāršāk, pēc iespējas praktiskāk. Nezinu, ja grib likt guļošos policistus, tad uzrunājiet visus ielas iedzīvotājus, kur ir mūsu iecerē, ko teiksiet, vai ne? Šādās vienkāršos veidos vienkārši ļaut cilvēkiem izteikt savu viedokli un arī viņu dzirdēt. Tas ir arī darbs ar komisijās, komitejās, darba grupās. Ļoti reti pašvaldībās var redzēt, ka, teiksim, ikdienas darbā, teiksim, komitejas nāk un aicina aktīvos iedzīvotājus. Nevalstiskās organizācijas arī varbūt varētu ātro testu pajautāt, cik tad Mārupas novadā ir reģistrēts nevalstiskās organizācijas, vai kāds zina? Ir gandrīz 10 reizes vairāk. Bet, protams, ne visas darbojas Mārupas novada teritorijā. Tā kā ir deleģējuma līguma, te ir jau nedaudz kāds no jums pieminēja, ka tiešām ir daudz, teiksim, tādas zinošas organizācijas konkrētās jomās, kurām var pat deleģēt vesels uzdevums. Sadarbības projekts veidot, atbalsta programmas, tā kā tās iespējas, kā iedzīvotājs iesaistīt no individa līdz pat, teiksim, veselām organizācijām ir ļoti daudz un dažādas. Tā kā es aicinu paskatīties niansētāk, darīt vienkāršas lietas un atcerēties, ka jūs paši kādreiz arī esat bijuši šie vienkārši iedzīvotāji, kuri kaut ko nesaprat par to, kā pašvaldība funkcionē. Līga, liels paldies par komentāru. Šis arī ļoti rezonēja ar vienu no mūsu skatītāju komentāriem, kur mēs esam saņēmuši šobrīd Facebookā. Ļoti nepieņemama zema aktivitāte ir teritorijas plānošanā. Tas droši vien vistiešākajā veidā tad acīm redzot rezonē. Droši vien par to arī visticamāk iespējams, ka mums arī tālāk būs iespēja parunāt, bet es vēlreiz aicinu mūsu tiešraides skatītājus droši uzdodiet jautājumus, rakstiet savus komentārus, mēs ļoti priecāsimies un pēc iespējas arī skatītāju jautājumu sadaļā arī pavaicāsim mūsu deputātu kandidātiem kādas no lietām, kas tur būs. Bet, tagad mēs ejam, es teiktu, mazliet detalizētākā pakāpē, un lai arī vēlēšanas jau nav nekāda izloze, ja, tā nav nekāda laimes spēle, tas ir tā kā ļoti apzināts lēmums, tad tomēr ir kaut kādi elementi, ko arī vēlēšana procesā izlozē, piemēram, izlozē kārtas numurus, ar kuriem saraksti startē, un šodien būs arī iespēja izlozēt jautājumus. Mums ir divu veidu jautājumus, ir divas tādas jautājumu krātuvītes, ja tā var teikt, un es piedāvāju, ka sāksim ar šo te pirmo un aicinu tagad šobrīd katru no mūsu diskusijas dalībniekiem pilnīgi brīvā kārtā skatoties vai neskatoties izlozēt vienu lapiņu, un šajā lapiņā ir jautājums. Un tad, kad attiecīgi mēs jums dosim vārdu, tad aicināšu arī 2 minūtēs pastāstīt jūsu atbildi uz jautājumu. Tie jautājumi varbūt jautājumi būs diezgan specifiski par šo konkrēto jomu. Mēs sāksim ar jautājumiem par iedzīvotāju līdzdalību apkaimēs un apkaimes stiprināšanas aktivitātēm. Apkaimes mēs pieminējām, vairāk no jums arī pieminēja savās partiju programmās arī apkaimes. Tad lūdzu, aicinu vispirms uz šo pusi, tad droši un padodiet tālāk arī kolēģiem. Un laiks atbildē būs 2 minūtes, ja tas ir mūsu rozā pulkstenis šoreiz. Labi, lieliski, jau ļoti labi sadarbība, jau redzam jau starp deputātu kandidātiem, tas ir labi. Jā. Un tātad piedāvājums šobrīd, tad tūlīt visi būs tikuši pie jautājumiem, un ja mēs tātad sākām mūsu pirmo sadaļu, mūsu tātad sarakstu vizītkartes, mēs sākām dodoties no tā kā numuru secībā, izlozēto numuru secībā, tad es piedāvāju, ka šobrīd mēs dosimies pretējā virzienā, ja tā drīkst teikt. Un es tad piedāvāju Latvijas Reģiona apvienības pārstāvi Gati Štolceru izlasīt jautājumu, kas jums ir, un arī uzreiz pateikt savu atbildi. 2 minūtēs viss tas ir jāpaveic. Lūdzu. Labi. Kāds ir jūsu redzējums par iedzīvotāju padomju un kopienu fórumu izveidas nepieciešamību apkaimēs? Attiecībā uz iedzīvotāju padomēm es teiktu tā, ka esošais tvērums, kādas ir tās funkcijas nodotas iedzīvotāju padomēm, ir salīdzinoši šauras. Un, ja mēs paskatāmies, kā mums
valstī veicas kopumā ar šīm te iedzīvotāju padomēm. Nu, ļoti daudz, kur šīs te padomes ir izveidotas. Ir pat viens novads, kur visos pagastos ir izveidotas šīs te padomes. Bet nu, tiešām tie ir atsevišķi gadījumi, un lielākoties arī tas pats, kas mums ir sabiedriskajos mēdījos apskatīts, kā tad viņām veicas. Pašlaik veicās, teiksim tā, nepārāk labi. Teiksim tā, tāpēc būtu nepieciešams arī šis te ministrijas lielais, teiksim tā, redzējums, kā mēs varētu paplašināt šo te, iedodot lielāku, teiksim, tās viru šīm te padomēm, un tajā brīdī tad arī būtu jēgpilni tās izveidot. Protams, mēs tās arī varam izveidot, bet beigās tomēr ir svarīga šī te komponente, kā tad padomes un kā pašvaldība savā starpā sadarbojas, un vai tām ir pietiekami resursi iedoti veiksmīgai funkcionēšanai. Tāpēc es teiktu, tā, to darīt var, bet nu, tur ir vajadzīgs, teiksim, tā, nu, virkne priekšdarbu, lai tās patiešām kvalitatīvi iedzīvotos. Par kopienu fórumiem tas gan, tas ir ļoti atbalstāmi, un es neteiktu, ka tas ir jānoreducē uz apkaimēm, tas ir jānoreducē uz vietām. Ja mēs paskatāmies pirms teritoriālās reformas, kur mums bija 2 dažādi novadi, kur Mārupe attīstījās telpiski ļoti centriski, un savukārt bijušais Babītes novads attīstījās vairāk tāda, teiksim, tā satelīta apbūve. Un tajā brīdī, pieņemsim, bijušā Babītes novada teritorijā šis te apkaimju dalījums nu, nav pārāk saistoši, lai veidotu šādas te kopienu fórumus. Vairāk no tā viedokļa to, ka šīm te atsevišķām satelītu vietām nav esoša kaut kāda sasaiste ar tām citām vietām. Mēs pieņemsim tā pati, kur es dzīvoju, ir šī te Klīvju apkaime. Nu, ciematam Cielavas ar ciematam Klīves, nu, teiksim tā, tāda esoša, mūsdienīga saikne principā ir nekāda, un tagad mums taisīt kaut kādu kopīgu fórumu, tas būtu, teiksim tā, ļoti izšķērdīgi, bet ja mēs skatāmies pa vietām, atsevišķi ciem, tad, protams, jā, tas ir izdarāms, un tas būtu vajadzīgs. Paldies! Paldies! Tad Zaļo zemnieku savienības pārstāvis Jānis Lībietis, lūdzu, jūsu jautājums un jūsu atbilde. Kādas aktivitātes būtu jāīsteno, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti apkaimju NVO un pašvaldības rīkotajās aktivitātēs un pasākumos? Laikam atbildēt, es sākšu atbildes no aizmuguras. Uzskatu, ka pašvaldības rīkotās aktivitātes un pasākumi ir pietiekami plaši reklamētas, gan saziņas līdzekļos, gan avīzēs, gan mājaslapās, gan Facebookos. Noteikti, ja kaut ko varētu darīt, man tā uz sitien nenāk prātā, nu, ko vēl varētu vēl darīt, lai informētu iedzīvotājus. Kas attiecās uz iedzīvotāju apkaimēm, uz iedzīvotāju iesaistīšanu apkaimēs, jau pieminēju sākumā, kad varbūt es tagad metu akmentiņu savā dārzā, bet ja ir paredzēts šīs 12 apkaimes un patreiz darbojās tikai 7, tad es īsti neredzu šo iespēju sadarboties, ja nav īsti ar ko. Jo tie 7, kas ir ieinteresēti, tie arī darbojās. Paldies! Paldies! Jaunās vienotības pārstāvis Edgars Jākapsons, lūdzu. Jā, man ir izkrits jautājums, kā pašvaldība var sadarboties ar skolām un jaunības centriem, lai veicinātu jauniešu pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs. Nu, es gribētu teikt to, ka pirmkārt mūsu sarakstā arī ir viens jaunietis, kuru es gribētu dēvēt par tādu tā kā jauniešu aizgādni. Un primāri, kas jādara, ir jāveicina šis te dialogs starp jauniešiem un politiskiem spēkiem vai domē pārstāvētajiem deputātiem, lai šīs te jauniešu vajadzības nonāk līdz dzirdīgām ausīm, kur attiecīgi var pieņemt lēmumu par to, kā uzlabot gan jauniešu dzīves apstākļus, plus arī kā viņi varētu iesaistīties aktivitātēs, kas notiek gan novadā, varbūt arī ārpus tā. Un, teiksim, mēs to darīsim, mēs to pie tā strādāsim, lai šī te komunikācija ir plašāka un lai jaunieši arī laikus jau apzinās savu svaru politisko lēmumu pieņemšanā, jo primāri zinot to, ka viņa balsī ir zelta vērtība, un lai viņi ietu un balsotu un izteikt savu vārdu. Paldies!
Paldies. Latvija pirmajā vietā Edgars Jansons. Es atvainojos, jā, Latvijas zaļā partija Dace Štrodach. Tieši tā, jā. Es mazliet pārķēru. Nu, mans jautājums ir, kā jūs plānojat uzlabot pašvaldības komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai veicinātu sabiedrības iesaist lēmumu pieņemšanas procesos? Nu, jautājumi visi ir aptuveni līdzīgi. Jā. Kā jūs minējāt, ka mēs maz runājam par senioriem, un tikai daži kaut kur jaunatni pieminēja. Par senioriem runājot, Mārupas novads ir iedzīvotāju vecuma ziņā visjaunākais novads visā Latvijā, tā kā mums jaunieši ir daudz, un tāpēc tieši par jauniešiem runājot, es domāju, ka mums ir ļoti laba sadarbība un strādā daudz skolas ar, protams, lielu bērnu skaitu, bet tās tieši pašvaldības komunikācija ar jauniešiem ir jāiet ir uz sadarbību, tieši veicinot pašu sabiedrību saprast, lai nav tā, ka tikai viens neapmierināts ar to, otrs neapmierināts ar to, jo Mārupi ir tomēr specifisks novads, jo pēdējo gadu laikā tik ļoti liels iedzīvotāju pieaugums un skaidrs, ka ienākot viņi ir nākuši no dažādām Latvijas vietām, no dažādiem novadiem, viņiem nav vēl tā piederība pie Mārupas novada, viņi to gribētu. Viņi grib veidot varbūt apkaimes, bet vēl nezin kā, viens ir no Latgales, viens no Kurzemes, un viņam ir jārod šeit jauna vieta un jauna piederība būtu svarīgi, tāpēc, ka tieši tās apkaimes un kopienas, kur viņš dzīvo, ka viņi paši gribētu sadarboties, meklēt to, kas viņam vairāk vajadzīgs, meklēt, kādas viņam, protams, ka viņam ļoti svarīgi būs izglītība, jo tie ir jaunie cilvēki, kas ienāk, un tas viņam ir ļoti svarīgi. Tā kā šī sadarbība ir ļoti nozīmīga, bet jādomā, kā veicināt, lai tieši šīs pašas apkaimes meklētu savu kopīgu risinājumu un gribētu iesaistīties. Mēs par to domāsim kopīgi. Paldies. Paldies. Un tad Edgars Jansons Latvija pirmajā vietā. Jā, tā tad. Jautājums skan šādi. Kā jūs vērtējat brīvprātīgā darba potenciālu un informācijas pieejamību par brīvprātīgā darba iespējām Mārupas novadā? Vai atbalstāt ideju par brīvprātīgā darba sistēmas izveidu brīvprātīgajiem? Praktiski jau jautājums pats par sevi atbildēja, es domāju, ka reti kurš pateiks, ka to neatbalsta, ja? Bet par informācijas pieejamību. Es vienkārši apstījos telefonā, ievadu iekšā Mārupas vēstis, kas ir Mārupes avīzīte, kur praktiski propagandē visu to, kas notiek Mārupes novadā. Un kas ir interesanti, pieņemsim Mārupes vēstis Facebook mājaslapā ir tikai 308 tā saucamie sekotāji. Tā pašā laikā visā Mārupes novadā, ja es nemaldos, ir kādi 13 sociālie tīkli, kur sekotāju skaits svārstās no 1000 līdz 13 000. Pat 20 000, jā. Ja mēs pastamies uz citu sociālo platformu, kas saucās Instagrams, tur Mārupas vēstis ievadot iekšā, man pieņemsim parādās 0 paziņojumu, 0 followeru un 0, kā saka, kaut kādu feedu, jā. Un parādās pavisam random cilvēki, par kuriem es vispār neko nezinu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka esošā Mārupas novada doma komunikācijas ziņā, modernajā komunikācijas ziņā, uzskata, ka pietiek tikai ar avīziju. Tas vēlreiz pasvītro to, ka kolhozs vēl ar vienu dzīvo. Un ņemot vērā, ka mūsu programmā ir rakstīts, ka mēs atjaunosim tā saucamo digitālo informācijas pieejamību Mārupas iedzīvotājiem, tikai tāpēc, ka visi sēž telefonos, vairs avīzi, man liekas, neviens nelasa. Tad, protams, tas būs veids, ar kuru tātad brīvprātīgā darba spēks, un tie vislielākā mērā ir jaunieši, kuri grib kaut kādā veidā nopelnīt sev kabatas naudu, lai varētu aiziet te pašā laikā, teiksim, tautas valodā runāt uz kādu tusiņu un neprasīt no vecākiem naudu.
tad tā ir tā pirmā lieta, kas būtu jāizdara, jāatjauno digitālā versija Mārupas vēstījuma, tā, lai viņi tiešām ne tikai konkurē ar pāriem sociāliem tīkliem, bet ir apmeklēta, kurā var izplatīt informāciju, kas ir ticama. Un jebkuram brīvā darba, tātad brīvprātīgajam, gribot strādāt, vismaz viņš uzticās kaut kādam resursam. Un mūsu programmā arī rakstīts ir, ka mēs izveidosim tā saucamo gudro apkaimju padomi. Ko tas nozīmē? Ka katra apkaimē būs šefs, sauc viņu kā gribi, kurš zinās, kas tajā apkaimē notiek, un līdz ar to viņš ir tas rupors, kas vislabāk un visprecīzāk pārzina to brīvprātīgo darbu vēlmes. Ja? Mēs sapratām, jums laiks aicinājums arī... Ļoti labi, ka jūs sapratāt, varēja varbūt neteikt telepātiski. Lieliski, ja? Bet laiks ir nepielūdzams. Jā, paldies. Nu ko, tad Latvijas attīstībai pārstāvs Aivars Osīts, lūdzu. Paldies. Kas, jūsuprāt, ir nepieciešams līdzsvarotai apkaimju attīstībai visā novadā, lai attālākās teritorijas un ciemi nepaliktu novārtā? Pirmkārt, ir jābūt sapratnei un gribai. Jebkurā normālā pašvaldībā skaidrs un viennozīmīgi skaidrs, ka attīstībai visā novada teritorijā jābūt vienmērīgai un sabalansētai. Ņemot vērā to, ka tas kopējais attīstības līmenis gan Babītas novadā, gan Mārupas novadā pirms apvienošanas 2021. gadā bija visai līdzīgs, taču, ja mēs ejam dziļāk pa kaut kādām atsevišķām jomām, tad tur ir ļoti labi redzamas atšķirības. Ja, piemēram, Mārupē ļoti mērķtiecīgi strādāja pie tā, lai būtu izbūvēti ūdensvads un kanalizācija, respektīvi tie tīkli, kas nodrošina normālu attīstību, tad savukārt Babītas novadā tas bija klupšanas akmens. Ja Mārupē to tika realizētas 4 līdz 5 kārtas, tad Mārupē tikai 1 līdz 2 un ir palikuši ļoti daudz apkaimes, kur šī problēma vispār nav risināta. Un tas nozīmē to, ka šobrīd ir jāķerās klāt un jāatrisina šī fundamentālā problēma. Tāpat arī ar citiem jautājumiem. Skaidrs, ka es domāju, ka neviens no klātesošajiem nav tāds, kurš teiktu, ka tagad, ja tu esi 30 km attālumā no centra, tad principā mēs par tevi drīkstam aizmirst. Nebūtu tā nav, un tas būtu absolūti akli, ja kāds tā vispār mēģinātu pateikt. Bet, ja mēs abstrahējamies no infrastruktūras un tādiem jautājumiem, bet runājam par to piederības sajūtu, tur gan, es domāju, mums ir daudz darāmā, bet tas nav tik daudz atkarīgs no tā, cik tālu tu atrodies, bet cik apkaime ir liela, cik apkaimē ir daudz aktīvu iedzīvotāju. Ir mazas apkaimes, kuras mēs noteikti pamanām, un viņas vienmēr būs uz starta līnijas kā pirmās, un ir lielas apkaimes, kuras ir ārkārtīgi inertas un varbūt tik ļoti neiesaistās šajā te pašvaldības dzīvē. Paldies. Un Dats Krastiņš no Jaunās konservatīvās. Jā, lasu savu jautājumu. Kādas aktivitātes būtu jāizteno, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti līdzdalības budžeta projektu izstrādē un iesniegšanā? Jāatzīmē, šo jautājumu jau atbildēju, bet vēlreiz tātad uzsvēršu tās galvenās lietas. Tātad pirmkārt līdzdalības budžetam ir jābūt sadalītam pa apkaimēm, nevis kāds ir šobrīd uz visu Mārupas novadu proporcionāli iedzīvotāju skaitam. Un jādomā arī otrkārt par pašu balsošanas principu. Šobrīd līdz šim bija iespēja balsot Mārupas mobilajā aplikācijā, kas nebija skaidri un saprotami iedzīvotājiem. Turklāt arī seniori, kas nelieto mobilos telefonus, bija problēmas nobalsot. Tāpat arī ir jādomā par to, kā risināt situāciju, ka pašvaldībai nav zemes, kur realizēt šos projektus, jo mēs kā iedzīvotāji redzam daudz iespējas, kur mēs varbūt gribētu gan bērnu rotaļu laukumus, gan citus projektus, bet vienkārši nav šādas iespējas, mēs nevaram pieteikties, jo nav vienkārši pašvaldībai zemes mūsu apkaimē. Tad treškārt ir jādomā arī par iedzīvotāju padomēm. Mums ir konsultīvās padomas pašvaldībā, bet nav iedzīvotāju iesaists pietrūkst. Un tas noteikti būtu jādomā, kā to risināt, lai iedzīvotāji iesaistītos pašvaldības budžetu un projektu plānošanā. Paldies! Paldies, un tad jautājums un atbildes par iedzīvotāju līdzdalību apkaimēs un apkaimju stiprināšanas aktivitātēm. Šo te sesiju mums noslēdz
Andris Puida no Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēvzemē brīvībai LNNK. Lūdzu. Jā, man jautājums ir par mūža izglītību, bet es bišķīt pateikšu divos vārdos. Man jau bišķi neizpratni pēc pirmā jautājuma, pēc retorikas, pēc viņa, jo mums ir jautājumu atbildes sniegšanas laiks ierobežots. Mums jautājums ir citu tēmu, bet beigās ir secinājums. Jūs pieminējāt jauniešus, jūs nepieminējāt seniorus. Es tā īsti nesapratu, uz ko mēs spēlējam, vai mēs diskutējam, vai politiski cenšamies izcelties šobrīd. Un, jā, es ļoti uztraucos, tāpēc roka krīt uz leju un tā. Jā. Un vienvārds sakot, ja ir jautājums par mūža izglītību, ejot pirmā jautājuma pēdās, es pateikšu divas versijas, viena filozofiski, visu mūžu dzīvo un mācies. Turpinājums bija un vienalga pa muļķi nomirs, bet ideiski cilvēkam visu dzīvi ir jāmācās, un lai ko viņš nebūtu jaunu piedzīvojis, izdarījis, vienmēr viņš ko jaunu uzzinās un iemācīsies. Pieejot no viedokļa, kā varbūt šeit bija skats to jautājumu pagriezt, ko darīs deputāti, es domāju, ka cilvēkam tomēr jau cienījamā vecumā, kā senioram, uzspiest neko nevajag. Viņam vajag dzīvot brīvi elpot, un Mārupe ir uz ko tiekties pēc pirmā piemēra, kā mēs esam pirmsskolas izglītības iestādes radījuši vēlāk skolas. Līdzīgā piemērā tas varētu būt ar senioriem, kad nākamos 20 gadus mēs nevis visu guldam izglītībā, bet visi esošie iedzīvotāji, tā teikt, ir tomēr ar tendenci grib vai negribi novecot. Mēs sākam guldīt iekšā senioru vajadzībās. Tas ir normāli atpūtas iestādījumi, kultūras nami, koncertu zāles. Un ko darīt, kā viņus veicināt? Normāli, kas grib iedzer aliņu, aiziet attiecīgi uz klubiņu, tikmēr sieva iet vingrot vai skatās teātri. Ja? Ja vēl pie tā klubiņa ir dīķīts, kur pīlīts peld, var pabarot mazbērniņus, lai es būtu tā, ka es pieminu arī jauniešus un bērnus, paņem līdzi bērniņus, bērniņi pabaro pīlītes. Ja? Tad var atbraukt arī pamakšķerēt bērni pie tā kluba. Paldies! Paldies! Un tad pievērsīsimies atkal mūsu šodienas diskusijas ekspertē Līgai Stafetskai. Līga, kā šis izklausās šī te jautājuma un atbilžu sesija? Man liekas, jautājumi bija ļoti dažādi, tiešām no vienas puses ļoti dažādi, no otras puses tādi, kas tiešām saistās ar iedzīvotājiem un kopienām, kas varbūt ir tas, ko jūs saklausījāt, un kāds būtu tas komentārs par šo? Pavisam īsi, man šķiet, ka Mārupe ir tas lielais izaicinājums, ka Mārupe ir pierīgas pašvaldība vai ne, un arī diezgan liels privātu māju, teiksim, tas apdzīvotības tips, kurā nav tā tik viegli tos cilvēkus savest kopā, jo katrs ir aiz savas sētas un vēl aizbrauc uz Rīgu strādāt un vakar atbrauc mājās un maz ko īstenībā zina, kas notiek pašvaldībā vai ne. Vienlaikus tas ir ļoti svarīgs cilvēks Mārupē, ne tikai tāpēc, ka katrs mēs esam svarīgs, bet tas arī ir nodokļu avots pašvaldībai, kas veido to finanšu pamatu, un pašvaldībai būtu svarīgi ar šiem cilvēkiem atrast veidu, kā kontaktēties. Man liekas, ka te jau izskanēja dažas labas lietas, ir jautājums tikai par darīšanu. Ir skaidrs, ka tiem mobilajiem cilvēkiem, kuri ir darbspējīgā vecumā un kur tiešām daudz var arī dzīvo Mārupē, bet strādā Rīgā vai kādā citā formācijā vai kaut kur attālināt, viņus noteikti vieglāk būs sasniegt īsi, ātri, digitāli, un īpaši, ja Mārupē vēl ir sava aplikācija, kas parasti maksā miljonus. Es nezinu, cik Mārupas aplikācija maksā, tad būtu grēks viņu neiedarbināt pietiekami aktīvi, lai šo sabiedrības daļu aizsniegtu, paprasot īsi, ātri jautājumu, vajag, nevajag vienu vai otru lietu pašvaldībā. Tā kā tās iespējas patiesība sakot ir. Un ir taisnība, ka cilvēki ir pārgājuši uz sociālajiem tīkliem un lasa ziņas tur, bet būtu svarīgi, ka pašvaldība tomēr saglabā kaut kādu neutralitāti un informē iedzīvotājs, nevis to pārvērš par kaut kādu tādu aģitācijas vai propagandas kanālu.
Bet šis te komunikācija ir šausmīgi svarīga. Par apkaimju attīstību un iedzīvotāju padomē man šķiet, ka tas ir labs rīks un kā tiešām pašvaldība un jums kā potenciālajiem deputātiem gūtu priekšstatu, kas tad katrā teritorijā notiek. Viens ir tas, ka mēs kādu tur pazīstam, bet ne visās apkaimēs tā būs un būtu labi, ja šie te aktīvie cilvēki būtu apzināti katrā apkaimē, ar kuriem jums pašiem vienkārši tas būtu labs instruments jums sazināties. Viens ir tad, kad pašvaldība plāno attīstības dokumentus, attīstības plānus, investīcijas, tiešām nevis tikai vārdiski pateikt, ka mums viss ir svarīgi, bet arī paskatīties, kā tās investīcijas sadalās pa gadiem un vai nav tā, ka kāda apkaime ir stipri apdalīta vai aizmirsta. Un šīs iedzīvotāju padomas vai aktīvie iedzīvotāji, vienalga kādā veidā jūs ar viņiem sadarbojaties, ir patiesība sakot ļoti svarīgs elements arī domājot par dažādām civilām krīzēm, un es nerunāju vēl par militārām krīzēm. Mēs varam mācīties no Ukrainas, kuri arī tiešām paši ir teikuši, ka viņiem ļoti daudz tīri tādos humanitāros nolūkos ir palīdzējuši aktīvie iedzīvotāji, kaut kas līdzīgs iedzīvotāju padomēm, kuri izdala ūdeni, zina, kur vajag palīdzēt ar zālēm, zina, kur ir kāds vietuļais cilvēks, kuru pašvaldība noteikti aizsniegs kaut kad vēlāk, bet viņam var palīdzēt daudz ātrāk cilvēki, kas ir aktīvie, kas labi pārzina gan visus iedzīvotājus, viņu vajadzības, un arī var būtiski palīdzēt pašvaldībai tādās, kritiskos brīžos. Jā, šis drošības faktors, man liekas, ir jāņem vērā. Bet, ko es gribu teikt, nevajag pašvaldībai gaidīt, kad sakrāsies iedzīvotājos tas niknums un neapmierinātība tik daudz, ka viņi nāks un prasīs, kad mums būs tās iedzīvotāju padomas. Var daudz ko darīt paši, lai viņas veicinātu, lai viņas veidojās. Un ir pašvaldības, kuras tiešām braukā pa teritorijām, rīko sapulces, prasa iedzīvotājiem, gribat, negribat, esat gatavi kandidēt. Nav tā, ka jāgaida tikai, ka tie iedzīvotāji nāks klauvēt, bet arī daudz ko var darīt pašvaldība aktivizējot un rīkojot sapulces. Es redzēju, Mārupas novads bija aptaujājis iedzīvotājs, kā viņi ir apmierināti ar līdzdalību, un tas viņu veids, 3 veidi, ko es atceros no galvas no šīs aptaujas, bija viens ir iedzīvotāju padomes, bet sapulces, ka tās notiktu regulāri, neatceros 3, bet arī kaut kas par satikšanās viens no formātiem, tur nebija digitāli rīki, bet katrā ziņā tās iespējas ir, un te izskanēja dažas labas lietas, bet galvenais neaizmirst tās pēc tā 7. jūnija, tā kā lai veids. Paldies par šo te konkrēto arī komentāru un par vairāku tiešām aspektu svarīgu izcelšanu. Tad ir piedāvājums šobrīd arī turpināt ar nākamās sadaļas jautājumiem. Ja mēs runājam šobrīd par iedzīvotāju līdzdalību, apkaimēm ir skaidrs, ka līdzdalība nav iedomājama arī bez nevalstiskā sektora, jeb nevalstiskajām organizācijām, kā mēs tās saucam, jeb NVO, skaistais saīsinājums 3 burtu. Un tad šeit arī būs jautājumi par NVO sektoru izaicinājumiem un atbalsta mehānismiem. Attiecīgi jums būs iespēja atkal izstāstīt savu skatījumu, atkal 2 minūtēs, vairāk tiešām iespēja jums paust savu vēstījumu par konkrēto jautājumu, tādēļ es atkal aicināšu šoreiz uz šādā virzienā paņemt vienu jautājumu un arī sniegt atbildi tajā brīdī, kad mēs jums to piedāvāsim. Nu, ko, un atkal man ir piedāvājums pamainīt mums secību, kādā tad mēs jums arī piedāvājam atbildēt, un es piedāvāju, ka mēs tagad mēģināsim tā mazliet no vidus doties abos virzienos, ja tā var teikt, bet šajā gadījumā man no vidus vienā virzienā sanāktu Latvijas Zaļās partijas pārstāve Dace Štrodaha. Lūdzu, vārds jums. Jā, man ir ticis jautājums. Daudzām NVO ir nepieciešamas telpas sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, tikšanās ar biedriem, pasākumu rīkošanai. Kā jūs redzat iespēju izmantot esošās pašvaldības telpas, skolas, bibliotēkas, kultūras namu un citas arī NVO vajadzībām? Es domāju, ka pilnīgi noteikti tas ir atbalstāmi, un es varu minēt arī piemēru, jo es strādāju Mārupas muzikas un mākslas skolā,
Un mūsu telpās pulcējas Mārupes dāma klubiņš, nu tas ir senioru gals, ja, un dāmas pulcējas gan dažādām kultūras aktivitātēm, pašas uzved teātri ar mūsu novadnieci Antu Krūmiņu, kura palīdz un dodas uz pansionātiem, kur ir Mārupes iedzīvotāji. Tā kā tā ir tāda apsveicama lieta, ka arī seniori grib darīt, viņi ir pensionāri, bet viņi var nākt, un mums ir skolā telpa, kuru mēs piedāvājam, viņi nāk un izmanto to, un es domāju, ka daudzās skolās ir telpas pēcpusdienās mūsu, teiksim, tādā kā muzikas skolā, droši vien arī babītes, no rīta ir izmantojams, var droši vien pensionāru biedrība. Tas ir, kas attiec senioriem jauniešiem. Viņi arī, principā, izmanto pašvaldības telpas. Tās ir šie jauniešu centri, kas mums ir katrā ciematā. Tā kā es domāju, ka tas ir pilnīgi noteikti izmantojams. Pilnīgi noteikti. Tikai jābūt iniciatīvai. Ja. Paldies. Nākamo aicināšu Edgara Jansonu no Latvijas pirmajā vietā atbildēt uz jautājumu. Nosauciet, kuras no biedrību un nodibinājumu īstenotājiem ilgtermiņa aktivitātēm Mārupas novada teritorijā, jūsuprāt, ir īpaši vērtīgas un būtu svarīgi to turpinātībā? Vai nepieciešams izmaiņas kāda aktivitāšu atbalstam? Man viens slikts piemērs ir un pēc tam labs piemērs. Slikts piemērs ir sekojošs. Bija Covid. Covid laikā neko nedrīkstēja darīt, kā mēs zinām, distancē jābūt 2 metri, nedod Dievs vēl kāds svešķermenis atrodas tavā mašīnā un ne ģimenes loceklis. Bet tai pašā laikā bija viena ļoti apmeklēta un svarīga aktivitāte, visi atcerās, kāds saucās, Mārupes džims, M-Gym. Tā bija telts, jo tikai teltī drīkstēja notikt fiziskās aktivitātes. Arī ziemā bija ļoti plaši apmeklēta, un ko izdarīja Mārupas novada domas deputāti? To teltī aiztaisīt ciet ar vienu lēmumu, likvidēja. Klausies, jā. Ja deputāti gribētu baigi piedalīties, varētu arī pasargāt šo jautājumu. Un, protams, formāli tai lietai pieejot, iespējams, ka tā telts nebija būve, bet tā bija pagaidu tāda telpa, kurā notika kaut kādas fiziskās aktivitātes. Būvvalde izdomāja nosaukt šo telti par būvi, tāpēc, ka viņa bija piestiprināta pret vēju, jo Mārupē arī vēji ir diezgan spēcīgi ziemā, pret vēju tika piestiprināta pie tā saucamā atbalsta laukuma. Atrada formālu pazīmi, aktivitāti likvidēja. Ņemot vērā, ka tādas aktivitātes Mārupē ir daudz, kuras ir no parastiem iedzīvotājiem nākusi un nevis Mārupas domas atbalstīti, tad skaidrs ir viens, ka jebkura aktivitāte, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, arī tad, kad varbūt tas nonāk kaut kādā pretrunā ar tiem apstākļiem, kuros nonākuši visi iedzīvotāji, tomēr Mārupas domai un deputātiem jābūt ar atvērtām atštelēm un ir jāsaprot, kas ir labi, kas ir slikti, pat nestoties uz to, kas ir rakstīts tā saucamajā būvniecības likumā. Labais piemērs ir sekojošs. Protams, mēs visi saprotam, ka visneaizsargātās grupas ir tiešām pensionāri un jaunieši. Visdiskriminētākais sporta veids Mārupē uz šodien ir hokejs. Jo hokeju Mārupas novada doma neatbalsta vispār. Ja pieņemsim futbolam, basketbolam, volejbolam, visiem pārējiem sporta veidiem ir pietiekami liels finansējums, kopā, man liekas, ir kaut kādi 4 miljoni, tad hokejam finansējums ir 0. Tas ir sporta veids numur 1. Labi, bet peldēšana ir... Janson kungs, paldies. Jā. Paldies. Dosim vārdu nākamajam. Jā, 5000 pārstāvim. Ļoti daudz, jā. Janson kungs, paldies. Jā, tā kā šīs aktivitātes noteikti jāturpina, protams. Paldies. Nākamais pārstāvis, kas atbildēs jautājumu, jaunā vienotība Edgars Jākapsons. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. Jautājums šāds. Kādas konkrētas darbības nepieciešams īstenot, lai veicinātu ilgtermiņa sistemātisku sadarbību starp pašvaldību un NVO sektoru? Jā, es domāju, ka primāri vajadzētu spēcināt un attīstīt šo te, neteiksim, ikdienas komunikāciju, bet konkrētos nodefinētos laika nogriežņos, kad būtu šīs te kopā sanākšanas un informācijas nodošana vienam starp otru, un tā būtu iespēja arī tad uzzināt tās vajadzības, ko tad NVO organizācijas mēģina pārstāvēt un ko tad viņas mēģina sasniegt.
bet tam visam jābūt jēgpilnam. Es pats piedalījies daļā no šādu tā kā konsultatīvo padomju sanākšanām. Man šķiet, ka viņas ir brīžiem bezjēdzīgas. Tur vairāk sanāk ļauži savā starpā palielīties un pagrozīties un padedzināt laiku. Un tā sajūta rodās tāda, ka doma ir savu to ķeksīti ievilkuši, ka viņi ir atstrādājuši, bet tāds taustāms rezultāts ir tuvu nulei. Tāpēc to komunikāciju vajag rosināt, darīt, bet lietas beigās ir jēgpildi. Paldies! Paldies par atbildi. Un tā, šobrīd man sanāktu pēc mūsu kārtības Latvijas attīstībā Ēvars Osītis. Lūdzu. Mans jautājums ir, vai atbalstāt ideju par multifunkcionālās sabiedriskās ēkas izveidi jeb vidi, kas piemērota NVO ikdienas darbam un pasākumiem, kurās novada vietās tādas būtu jāveido? Mēs jau runājām par to, ka mēs esam ļoti labi uzsākuši šo ceļu sadarbībā ar iedzīvotājiem un arī ar NVO, bet ir jāizaug līdz kaut kādam attiecīgam līmenim, lai mēs varētu pateikt, ka mums vajadzīga viena, otra vai trešā lieta. Un šajā gadījumā jūs man gribiet pajautāt, vai es vienā vārdā apstiprinu to, ka es atbalstītu šādas multifunkcionālās sabiedriskās ēkas izveidi. Es teiktu, ka tas nebūtu šobrīd efektīvi, jo mums ir pietiekami daudz pašvaldības telpu, kurās mēs varam iet un strādāt. Jo šāda centra izveide tas nav 10 eiro. Tie būs vismaz pāris miljoni, lai kaut kas tāds varētu darboties. Bet es domāju, ka mums, protams, ir ceļš, kas ejams būt tajā virzienā. Skaidrs, ka nav tādas vietas, kur iedzīvotājiem atnākt kaut vai uzorganizēt sanāksmi un apspriesties. Bet tas, ko varētu darīt jau rīt, pašvaldība varētu izstrādāt metodes un veidu, kā iedzīvotāji varētu visai ērti pieteikties uz tām telpām, kas ir pašvaldības rīcībā. Piemēram, mēs skaidri zinām, tātad ir definētas vietas tur Mārupē, Tīrēnē, Piņķos un kur tik vēl ne. Ir pieejamas telpas, tātad ietilpība sekojoša, pieejamie laiki sekojoši. Piesakamies un dabūjam. Un nav jāgaida izpildu direktora labvēlība vai domas deputātu labvēlība, bet tas būtu sabiedrībai brīvi pieejams. Brīvi pieejams objekts, kur varētu šīs te aktivitātes nodrošināt. Un skaidrs, ka mēs nevaram, ja mēs arī domātu par kaut kādu vienu tādu centru, nestrādās tas, ka tagad visi brauks uz Mārupi no Spunciem vai no vēl kaut kurienes. Šīm te vietām, kur iedzīvotājiem tikties, ir jābūt apkaimes robežās. Tas drīkstētu būt kaut vai šūpols vai stabs vai informācijas stends vai autobusu pietura ar jumtiņu, bet vieta, kas tev ir sasniedzama 3 minūšu gājienā ar kājām. Jo, tas vienkārši nedarbosies citādi. Paldies. Paldies. Jānis Lībietis no Zaļo un Zemnieku savienības. Lūdzu. Tā jautājums. Kādās biedrībās, nodibinājumos vai neformālās organizācijās jūs savas dzīves laikā esat bijis personīgi iesaistījies? Vai un kāda jums personīgi bijusi pievienot vērtība no dalības šajās organizācijās? Es esmu pietiekami senils, vecākais šajā kompānijā par aktivitātēm, kur šeit jautāts, parasti izvēlās jaunie cilvēki. Un tad, kad es augu, tad zāle bija zaļāka, bet tādas biedrības nebija. Nevarēja būt. Bet viena, ko es varu atcerēties, absolūti neformāla, bija tehnikumā, kur mūsu jauniešu tādas darbības rezultātā man tēvs jau otrais nonāca stabils pagrabos. 2 dienas viņi tur noturēja. Nezinu, kāpēc man ļāva pabeigt tehnikumu un mūsu kompānija neiesēdināja. Bet tas, ko es iemācījos, ir neatteikties no savām domām, no savām idejām, bet turēt muti, tad, kad viņi tad kas tad tas jādara ir. Bet šādās līdzīgās kompānijās es neesmu bijis. Man
nebūs īsti ko komentēt. Paldies. Paldies. Un jaunā konservatīvā partija Dace Krasteņa. Lūdzu, jūsu jautājums. Tā, mans jautājums, vai jūsuprāt Mārupas novadā būtu jāievieš atbalsta programma, kas palīdzētu biedrībām un nodibinājumiem, neformālām organizācijām sekto administratīvās izmaksas, piemēram, grāmatvedības izmaksu, personāla izmaksu sekšanai un tam līdzīgi? Manuprāt, pēc likuma ir jāatbalsta, un arī Mārupas novadām jau ir izstrādāta šāda atbalsta programma, bet ja nav, tad būtu jāizstrādā, lai būtu noteikti kritēriji, pēc kādiem tad mēs šīs organizācijas atbalstām. Tajā pat laikā arī ir jābūt iniciatīvai no organizācijām un iesniegumiem ar lūgumu pēc konkrēta atbalsta. Paldies! Paldies. Latvijas reģiona apvienība Gačs Stolcers, lūdzu. Tā, skalā no 1 līdz 5 novērtējiet, cik lielā mērā piekrītat, ka cilvēku apvienošanās un darbs biedrībās un nodibinājumos ir būtisks novada attīstības resursu lūgums pamatot savu atbildi. Varētu es jau jums te madu lietu un teikt, ka 5, bet es gan teikšu 4. Kāpēc 4 sākšu ar to, ar tām savām bažām, it īpaši par tām biedrībām, kas ir teritoriāli piesaistītas un par to izsakojamību, jo šeit mums sēžot, mēs varam uztaisīt tīri matemātiski ļoti daudz biedrību. Jo, lai nodibinātu biedrību, ir vajadzīgi tikai 2 cilvēki, un vārds biedrība skan skaļāk nekā, ja tu ej kā vienkārši fiziska persona, tas vairāk rezonē. Mēs varam uztaisīt šeit pat vairākas Dreimaņu ielas biedrības, mēs varam uztaisīt lielās ielas biedrību un tā joprojām. Un tas ir tas, nu, teiksim tā, tas negatīvais, kur es atņemu šo te vienu, jo mums ir jāspēj saprast, kurā brīdī tad tās ir kaut kādas atsevišķas privātas intereses, kas tiek vienkārši bīdītas caur biedrības rokām, jo biedrības ir īpaši, kas ir teritoriāli piesaistītas, bieži vien savu darbību uzsāk ar vārdiem pret kaut kā būvniecību, pret kaut kā attīstību un tā tālāk, un pēc tam viņas pāraug, teiksim tā, kaut kur lielākā mērogā, kad jau viņas iegūst arī vairāk kvalitāti un vairāk biedru un tā joprojām. Visādi citādi, tā ir laba lieta, vairāk par to, ka arī šeit jau kolēģi minēja, par to, ka tev ir ausis un acis uz vietas, tie, kas ir tur klātesoši, un tas ir patiesībā tas būtiskākais resurs, teiksim tā, būt ātrāk sasniedzamiem. Un otrs, tīri praktiski, tās ir šīs pašas teritorijas sakopšanas, talkas, saliedēšanās, kas patiesībā nes līdzi ne tikai kaut kādus īstermiņa labumus, bet arī ilgtermiņā kopienai saliedējoties. Mēs gūstam tostarp arī ekonomisku labumu, tā ir tostarp arī palīdzības sniegšana mazāk aizsargātājiem un tā tālāk. Tā kā es atstāšu šo te vērtējumu 4, tā kā mums ir jābūt arī bieži vien uzmanīgiem, ar ko mēs sadarbojamies. Paldies par atbildi, un tad šo te jautājumu atbilžu sesiju, tā var teikt, noslēdz Andris Puida, Nacionālā apvienība Visa Latvija Tēvzeme brīvība LNNK. Lūdzu. Vai jūs redzat iespēju deleģēt noteiktas pašvaldības funkcijas biedrībām un nodibinājumiem? Kādas konkrētas jomas, piemēram, sports, darbs, jaunatne, sociālā palīdzība, kultūras aktivitātes varētu būt piemērotas šādai sadarbībai? Šobrīd ir likums, pašvaldību likums, pirms tam bija likums par pašvaldībām, kas skaidri un gaiši pasaka funkcijas, kuras ir jāveic pašvaldībai, kas skaidri un gaiši pasaka funkcijas, kuras var deleģēt citām iestādēm, un pašvaldībām ir jārīkojās likuma ietvaros un nekā citādi. Ja te bija kaut kāds āķis, tad atvainojiet, to nu es zinu. Ja ir jautājums, kā var sadarboties vai kā citādi, mēs, protams, zinām, ka mūsu novadā ir privātas skolas, Piņķi ir ļoti bagāti ar privātām skolām, kas ir ļoti apsveicami, bet tas nebūs tieši atbildi uz jautājumu par deleģētu funkciju izglītībā. Līdzīgi var rīkoties dažādos projektos, sākot ar kultūru, sportu, veicināt,
Bet atkal likums paredz konkrētas lietas, ko drīkst, ko nedrīkst pašvaldība, kā drīkst sadarboties. Un šobrīd pašvaldībai ir iecerēts PPP formas projekts, tas ir Public-Private Partnership, kur var būt uz to virzienu ies, lai būvētu jauno skolu, jo zeme ir iegādāta. Respektīvi, mēs atkal varam runāt par jebkuru iespējamo sadarbības modeli par funkcijām, ko deleģēt, jo privātais var augstāk, skaistāk, labāk. Taču spēkā esošie normatīvi akti ļoti detalizēti regulē, nosaka kārtību, ko drīkst, ko nedrīkst, kādā formā to drīkst darīt. Un mēs nevaram kā pašvaldība ļoti daudz tā izpausties, lai kā es tagad gribētu solīt vēlētājiem zils brīnums kārtīgi reizēm. Paldies! Nu ko, Līga, vārds atkal jums. Otrais jautājuma atbilžu aplis ir noslēdzies šoreiz par NVO un nevalstiskajām organizācijām, nevaldības organizācijām. Tagad ir pieņemts vairāk teikt daudz, mēs te runājām, dažādi jautājumi, bija dažādas atbildes, patiesībā arī mums diezgan konkrēts idejas, vismaz es saklausīju. Jā, kāds jūs komentārs? Paldies, piekrītu, bija interesanti dzirdēt. Es teiktu tā, tas ir jautājums, kā mēs uz nevalstiskām organizācijām vai nevaldības, un nevalstiski izklausās kaut kas pretvalstisks, kā mēs uz nevaldības organizācijām skatāmies, vai uz kaut kādu tādu problēmu radītāju, kurš nāk ar savām prasībām, uzstājīgi kaut ko traucē dzīvot, traucē strādāt, vai mēs tomēr ziņām skatāmies kā uz resursu. No vienas puses, teiksim, mēs, kā iedzīvotāji, esam diezgan pasīvi, un es arī paskatījos, labi, mārupieši ir bijuši nedaudz aktīvāk nekā vidējais Latvijas vēlētājs pagājušajās vēlēšanās, kur piedalījās 34% visā Latvijā, kamēr mārupie tie bija 37%, bet pat tā nav pat puse, vai ne? Mēs sakam, ka cilvēki ir pasīvi un tam līdzīgi, bet tad, kad viņi apvienojas biedrībās, tad mēs sākam skatīties uz viņiem kā uz kaut kādiem problēmu izraisītājiem vai vispār neusticamies, kas viņi tādi ir. Es teiktu, ka, protams, ka situācijas mēdz būt dažādas. Tiešām var būt arī tā, ka ļaunprātīgi izmanto šo biedrību statusu, un turklāt ir redzēti piemēri, diemžēl, kur arī pašvaldību darbinieki to dara. Es nerunāju par Mārupi, bet ir bijuši arī slikti piemēri šajā ziņā. Bet kopumā es teiktu tā, ka es aicinātu uz šīm te biedrībām, nevalstiskām organizācijām paskatīties kā uz tādu ieguvumu, kas pašvaldībai atnes iespējas uzzināt, kas šai cilvēku grupai, kas apvienojušies kaut kādu jautājumu, kas viņiem ir svarīgi. Protams, tas būs atšķirīgi, tās organizācijas ir ļoti, ļoti dažādas. Viena būs namu apsaimniekošanas biedrība, otra būs tur automoto entuziasti, bet būs biedrības, kuras pašvaldībai ļoti daudz var palīdzēt pildīt savas autonomās funkcijas un arī brīvprātīgās iniciatīvas, ja mēs te par likumu formulējumiem runājam. Piemēram, sociālajā jomā ārkārtīgi daudz ko dara daudzās pašvaldībās tieši biedrības. Ir pašvaldības, kuras deleģē konkrētus sociālās pienākumus šīm aktīvajām biedrībām, kuras strādā, piemēram, ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jauniem vecākiem, jaunajām māmiņām. Ja Mārupē šis ir segments, kas ir diezgan būtisks, Mārupē tomēr ir šī pozitīvā dinamika, atšķirībā no lielākā vairuma Latvijas, ir virkne lietu, ko šīs organizācijas vienkārši viņas ikdienā daudz vairāk strādā ar šo konkrēto mērķa grupu, un viņas ļoti labi zina, kas ir tās vajadzības, kā to labāk nodrošināt, nekā tad viens darbinieks, kurš tad mēģina izdomāt, ko tad mēs tur varam darīt. Bet ja ir šādas biedrības, kas jau ir aktīvi uzkrājušas pieredzi, kuras labi zina, piemēram, mums ir dažādi segmenti šajā jomā, konkrētas veselības problēmas, bērni, es nezinu, cik daudz Mārupē jūs redzat cilvēkus ar kustību traucējumiem, vai viņiem ir viegli pārvietoties, vai tas, ka jūs viņus neredzat, nozīmē, ka viņi te nav, un diez vai viņi vienkārši droši vien, viņa infrastruktūra nav pielāgota, lai viņi nāktu ārā no mājām. Bet ja ir biedrības, kas ar šiem cilvēkiem strādā ikdienā, palīdz viņiem tehniskos palīglīdzekļus arī sameklēt, varbūt, ka tas ir veids, kā pašvaldība var izmantot šo resursu. Tā kā es teiktu, ka biedrības ir dažādas, bet viņas noteikti ir ļoti labs resurs, ja pašvaldība viņas pamana un izmanto, jo gluži kā ar jebkuru augu, ja viņi nelaist, viņš novīst, un ja šīs biedrības darbojas un redz, ka viņi
viņām nav šīs saķeres ar pašvaldību, vai ka pašvaldība viņas ignorē, vai vēl sliktāk kaut kāda konflikta notiek, skaidrs, ka tās biedrības arī iznīks. Mums varbūt sabiedrībā ir priekšstats, ka biedrībās darbojas tikai cilvēki, tā brīvajā laikā atnāk, kaut ko padara, viņi vienkārši par to nesaņem algu un tam līdzīgi. Tad es varu apgaismot tos, kas tā domā. Ir ļoti daudz biedrības, kas algo daudz darbiniekus, ir sociālajā jomā kaut vai tāda liela organizācija kā Samariešu apvienība, kurai ir ļoti daudz darbinieku, ap 2000. Tie ir cilvēki, kas arī veids darbu, tā ir arī nodarbinātība, tie ir nodokļi. Un šīm organizācijām, protams, vajag kaut kādus resursus, lai viņas varētu izdzīvot. Lielās organizācijas varbūt vairāk spēj par sevi parūpēties, mazajām. Tiešām šis te nelielais pašvaldības atbalsts varētu būt būtisks, ja ir kāda apkaimēs brīvas telpas pašvaldībai, tad atvērt tās aktīvajiem cilvēkiem, kas ir vai biedrības vai vienkārši aktīvisti, nav slikta ideja. Tā kā es domāju, ka ir kaut kāda resursa, kur mums nevajag miljonus uzreiz atdot biedrībām, bet ir veidi, kā var atbalstīt viņu darbu un arī izmantot viņu intelektuālo potenciālu. Paldies, Līga. Jā, paldies arī par šo te, man liekas, arī ļoti vērtīgo tādu atziņu tiešām uz biedrībām nodibinājumiem. Skatīties kā uz resursu un sadarbības partneriem. Un es pieņemu, ka nākotnē mēs tomēr arī varam sagaidīt uzlabojumus gan Mārpas novadā, gan Latvijā šajā jomā. Cerams, dāmas un kungi, liels paldies par jūsu komentāriem. Tiem, kas mūs skatās šobrīd saistē, mums ir vairāk komentāru, un pirms mēs vēl dodamies pie mūsu pēdējā sarunu apļi, tā var teikt, tad vienkārši nolasīšu dažus. Tad viens no komentāriem seniori tika pieminēti, jā? Tad viens no komentāriem tāds, seniori ir atbalstīti. Tagad 21. maijā būs sporta svētki, kur tiek aicināti arī apkārtnes Olainas, Jaunolainas, Mārpas un Babītas komandas. Notiek koncerti un ekskursijas, ir interešu klubiņš, bet Mārupē gan priekš senioriem un gan citiem iedzīvotājiem ir nepieciešams medicīnas aprūpes centrs. Ja, tā raksta. Tad mums raksta kontekstā ar iedzīvotāju padomēm. Tad ir komentārs tāds, pašvaldībai ir jāpalīdz veidot padomes. Ja? Tāds diezgan skaidrs vēstījums. Un arī par šīm te apspriešanām, ka parasti par attīstītu parasti par attīstību, laikam šeit domāts, vairums uzzina tikai tad, kad parādās būvtāfele un ir par vēlu. Ja? Tātad jautājums par to līdzdalības momentu, kurā brīdī ir iespēja vēl kaut ko darīt. Un visbeidzot komentārs vispār nerada cilvēkus ielās, jo ir neattīstīta publiskā ārtelpa aktivitātes sasniedzams tikai ar privāto transportu. Tie ir tie komentāri un tās mūsu šodienas diskusijas skatītāju un klausītāju sajūtas, varētu teikt, taipus kamerām, taipus ekrāna. Bet noslēdzot, faktiski tuvojoties noslēgumam, jūsu tiešām tikšanās laiks, tuvojas noslēgumam mūsu diskusiju un sarunu, tad es gribu piedāvāt jums bija iespēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par dažādām tēmām, arī piedāvāt savu saraksta šo te redzamo, savu saraksta programmu vai saturisko daļu attiecībā par iedzīvotāju līdzdalību. Es gribu piedāvāt pavisam īsi minūti katram, varbūt kādiem noslēgumu vārdiem, varbūt ir kaut kas vēl, ko jūs vēlaties uzsvērt, kas ir palicis nepateikts, respektīvi minūte jums, lai jūs vēlreiz varbūt uzsvērtu tās galvenās lietas, ko jūs saredzat iedzīvotāju līdzdalībā un visiem, kas mūs skatās un klausās un varbūt noteikti arī domā, par ko tad izdarīt savu politisko izvēli, tad droši vien varbūt šis arī ir tāds labs vēstījums, kur vēlreiz arī uzrunāt. Jūs ļoti labi, jūs esat arī sarakstā. Šobrīd man plānots kā pirmais, lieliski, fantastiski. Andris Puida, jā, Nacionālā apvienība Visu Latviju tēvzemē brīvē, LNK, lūdzu. Tātad liels paldies par aicinājumu uz diskusiju, liels paldies par arī ātru vērtējumu pēc katra jautājuma un par visu to, ko guva šodien skatītājs, klausītājs un ko es varu pateikt. Mācību guvu, sadzirdēju, biedrības mums ir jāņem vērā, ņemsim vērā, dzirdēsim, aicināsim talkā, aicināsim laicīgi izsludinot domas darbu kārtību, lai sniedz savus atzinumus, visas biedrības. Droši vien, kad juristiem tas nebūs sarežģīti, iekļaut arī biedrību atzinumu klāt. Un tas ir ļoti būtiski svarīgi dzirdēt visu šo cilvēku, tā teikt, viedokļus. Un galvenais, droši vien,
pēc tam ir viņus izpildīt, nevis šobrīd tikai solīt, kad mēs dzirdēsim. Dzirdēt tas ir ļoti labi, bet jautājums ir cits. Pēc smalkām runām, vai jebkuru viedokli vajag izpildīt? Vai sadarbojoties ar biedrību vajag nodot pašvaldības funkciju par tiem pašiem invalīdiem? Kādu tieši? Vai paciņu mēs uzticēsim dalīt biedrībai, kuru dzirdēju tāpat vajag finansēt, un tas ir papildus sloks un neiet kopā ar normatīviem aktiem? Manuprāt, šīs visas Eiropas prasības daudzkārt tiek, teiksim, traumē pat normālu ikdienas saimniecisko darbību jebkurā pašvaldībā. Tas, kad ir jāsadarbojas ar cilvēkiem, ja cilvēks ir aktīvs, ja ir vēlētais aktīvs, viņš var ļoti labi noskaidrot visu sev vēlamo informāciju. Paldies par klausīšanos. Paldies. Tad Gačs Štolcers no Latvijas reģiona apvienības. Jā, tad laikam mēs pamīšus. Patiesībā noslēgumu vārdus es centīšos ietaupīt nākamajiem runātājiem laiku, un cerams, ka nākamais arī to izmantos. Es teiktu to, ka, ja mēs runājam šodien par līdzdalību, tad sāksim ar to. Un es ceru, ka ik viens skatītājs aizies uz pašvaldību vēlēšanām, nobalsos, izdarīs savā ziņā to vienkāršāko darbu. Es ticu, ka no 9 sarakstiem, un mums ir 8 klātesoši, mēs spēsim, un arī vēlētāji spēs atrast visatbilstošāko un viņam pieņemamāko, un balss iemetīs vēlēšanu kastē. Un tad jau modīsimies ar jauno domu, ar jauno domu sastāvu, un tie būtu mani ceļa vārdi. Tā kā sāksim paši ar sevi. Paldies. Tad Dācis Krastiņš no Jaunās konservatīvās partijas, lūdzu. Paldies par iespēju būt šeit un piedalīties diskusijās. Viennozīmīgi Jaunā konservatīvā partija ir par vienlīdzīgu attīstību visās apkaimēs, par iedzīvotāju iesaisti budžetu un projektu plānošanā. Noteikti jāatzīmē, ka pašvaldība šobrīd neizmanto visu potenciālu sadarbībā ar organizācijām, ar Rīgas mežiem, valsts ceļiem. Ir ļoti daudz projektu, ko mēs varētu realizēt un attīstīt vidi sev apkārt. Paldies! Paldies! Jānis Lībietis no Zaļo un Zemnieku savienības. Lūdzu. Es tā kā apmuls, tik ātri man iedevās runāt. Nesagatavoju tekstu. Laikam jau ir tā, ka tie cilvēki, kuri savā būtībā un savā dzīvē ir bijuši aktīvi un ir aktīvi, viņi nav jāpierunā ne uz kādu sadarbību, ne uz stāvēšanu rindā, iet uz vēlēšanām vai neiet. Tā ir viņu būtība un viņi to dara. Ko es gribu teikt par iepriekšējo sasaukumu? Es tomēr uzskatu, ka viss šis sasaukums ir strādājis pietiekami atvērti iedzīvotājiem. Es runāju vairāk par deputātiem. Nu, es ceru, ka nākošais sasaukums būs tāds pats. Paldies! Paldies! Aivars Osīts, Latvijas attīstībā, lūdzu. Jā, paldies! Paldies šīs diskusijas organizatoriem un paldies kolēģiem par šo jauko domu apmaiņu. Īpaši paldies ekspertei, kas mūs ik pa brīdim novērtēja, varbūt arī ar kādu skarbāku vārdu, kas lika kādam aizdomāties. Bet man ir patiesi prieks, ka strādājot pie mūsu priekšvēlēšanu programmas vai pie mūsu plāna, mēs esam ļoti daudz ko no šeit minētā ņēmuši vērā, esam iekļauši. Diemžēl šis formāts neļauj pilnībā un ļoti detalizēti par to runāt, bet pats priekš sevis es esmu guvis tādu ļoti stabilu pārliecību, ka mēs esam uz pareizā ceļa un mēs esam gatavi to, ko mēs esam ierakstījuši savā programmā, arī realizēt, jo pretējā gadījumā tur nebūtu neviens vārds rakstīts no tā, ko mēs neesam gatavi pacelt. Paldies! Paldies! Edgars Jākapsons, Jaunā vienotība.
Jā, paldies, kad uzaicinājāt, ka uzklausījāt šodien, un tiešām diezgan interesanti un vērtīgi uzklausīt arī ekspertu viedokli. Es gribētu tādos galvvārdos aicināt visus, kas saka, nesēdēt mājās, atnākt, nobalsot un veikt savu politisko izvēli. Paldies! Paldies! Edgars Jansons, Latvija pirmajā vietā. Tiešām patiesi prieks, kad vismaz šeit ir kopsaucējs. Visi pasaka paldies organizatoriem par to, ka deva iespēju. Nu, un man ir tāds liels novēlējums tomēr Mārupas iedzīvotājiem, tā 7. jūnijā, nevis cept gaļu un politiski nosodīt pilnībā visas politiskās partijas, bet izdarīt tiešām vispareizāko izvēli. Un manā skatījumā šī ir sacensība. Es, protams, pārējiem saviem kolēģiem vai iespējamiem, kā saka, konkurentiem nenovēlu uzvaru, bet visiem Mārupas iedzīvotājiem izvēloties partiju Latviju pirmajā vietā ar 5. sarakstu, es uzskatu, tā būs labākā izvēle mārupiešiem, tikai tāpēc, kad Rīgā noteikti uzvarēs Latviju pirmajā vietā, un tad arī vieglāk būs risināt vispārējos jautājumus, kas saistīti ir ar Mārupas vajadzībām, tā skaitā arī ar transporta pieejamību. Un vēl viens novēlējums ir, cienījamie mārupieši, vismaz izdarīt arī tie seniori, tā saucamie, kas mūžam balso par kolhozu, apskatāties, vai nav ir pienācis, man liekas, pēdējais brīdis nomainīt tās sejas. 33 gadus sēdēt pie varas un stāstīt, ka viss ir labi. Sociālos tīklos jau var redzēt 318 apmeklējumu kolhozam. Paldies! Paldies! Un Dace Štrodaha, Latvijas zaļā partija. Jā, paldies tiešām Pierīgas partnerībai un partnerībai Daugavkrasts par šādu iespēju, jo tas tiešām ir lieliski satikties un izrunāt jau tagad. Un es arī novēlu mārupiešiem, esiet drosmīgi, nebaidieties iesaistīties, nebaidieties vaicāt, nebaidieties organizēt, un jūs tiksiet sadzirdēti, un kopā mēs varēsim. Paldies! Paldies, un tad Līga Estafetska arī no Centra Providus arī, Līga arī jums negluži zelta minūte, bet mums zaļā minūte sanāk, ja? Mazliet tāda, jā, bet tiešām varbūt arī kaut kāds gala ceļu vārdi. Paldies arī no manas puses un novēlu veiksmi priekšā esošajā cīņā, bet es gribu noslēgt pavisam praktiski. Mēs varam teoretizēt par līdzdalību tā un šitā, bet jūs esat kandidāti un es aicinātu jūs ejot mājās šodien vakarā vai rītdien, jebkurā laikā, savos sociālajos tīklos uzrakstīt savu konkrēto programmu attiecībā uz iedzīvotāju iesaistīšanu un tādu izmērām programmu. Piemēram, ka jūs ievēlēšanas gadījumā par šiem 4 gadiem iepazīsiet vismaz 5 jaunas nevalstiskas organizācijas. Nav pārāk ambiciozs prasīts, vai ne? Deputātiem ir pienākums nodrošināt iedzīvotāju pieņemšanas laiku. Reti, kurš pašvaldībā zina, ka tāds vispār ir. Pastāstiet, kā jūs šo nodrošināsiet. Apņemieties apmeklēt vismaz 3 publiskās apspriešanas. Kamēr pašvaldība strādāsiet pašvaldībā, pieredze liecina, ka darbinieki nāk, bet deputāti nenāk uz publiskajām apspriešanām. Vismaz reizi pusgadā uzrīkosiet kādu iedzīvotāju kopsapulci vai piedalīsieties tādā. Cik jūs regulāri sociālajos mēdījos kaut ko rakstīsiet un arī, ka jūs savā pilnvaru laikā apbraukāsiet katru apkaimu un parunāsiet ar cilvēkiem. Pavisam ļoti konkrētas praktiskas lietas un tas arī palīdzēs tad nomērīt, vai tie teiksim, tās apņemšanās, viņas ir arī ar zinām praktisku nosagumu. Tā kā līdzdalība ir darbības vārds, jā. Paldies, Līga. Es domāju, ka uz šādu lielisku novēlējumu un par to, ka līdzdalība ir darbības vārds, mēs varam arī šodien noslēgt. Līdzdalība viennozīmīgi arī ir vēlēšanas. Ja? Līdzdalība vēlēšanās ir ārkārtīgi svarīga, tādēļ mēs noteikti ticam, ceram un aicinam ikvienu piedalīties pašvaldību vēlēšanās, izdarīt savu izvēli. Šī diskusija patiesībā ir tieši tādēļ, lai pirmkārt motivētu
lai motivētu un aicinātu iedzīvotājus uz vēlēšanām, bet, protams, arī, lai runātu specifiski par iedzīvotāju iesaistus un līdzdalības jautājumiem un nevalstisko organizāciju jautājumiem, jo protams, ka biedrība Pierīgas partnerība un biedrības Daugavkrasts skatījumā tie ir ārkārtīgi nozīmīgi jautājumi. Paldies katram no diskusijas dalībniekiem šodien, ka jūs atradāt laiku, ka jūs arī atbildējāt, iespējams uz vienkāršiem, iespējams kādam varbūt netik vienkāršiem jautājumiem, bet man liekas, mums tomēr tāda cieņpilna saruna šeit sanāca. Milzīgs paldies arī skatītājiem, kuri rakstīja savus komentārus, un es ceru, ka tas dialogs dažādos formātos arī turpināsies. Tas, ko noteikti izmantojot iespēju, tad es aicinu vēl tātad jau 15. maijā, tieši pēc nedēļas sekot līdzi Olainas novada diskusijai, kur mēs tiksimies ar Olainas novada tātad sarakstu pārstāvjiem un Ķekaus novada diskusiju 21. maijā. Tad lieliski būsim noslēguši šo te 3 diskusiju ciklu un apli, tā kā uz tikšanos jau nākamajās diskusijās. Vislabāk!